Lode. Lode ir rotācijas ķermenis, kas rodas pusriņķim, rotējot ap savu diametru. Šo te loku mēdz arī saukt par veiduli. Mēs iegūstam lodi ar rādiusu R, parasti R lielais, un aksela šķēlums lodei ir riņķis ar tādu pašu rādiusu kā lodei. Mēdz teikt, ka lode ir pildīta bumba, un sfēra ir tikai šīs te bumbas virsma, lodes virsma. Ja mēs paskatāmies formulu lapā, tad par lodi mums ir virsmas laukums 4π kvadrātā un tilpums 4/3 π kubā. Vairāk nekas. Ar to būs jāiztiek. Daži uzdevumi. Lodes rādījus ir 5 cm. Noteikt lodes tilpumu un virsmas laukumu. Kāda bija tilpuma formula? 4/3 πr kubā. Ņemam, liekam iekšā mūsu vienīgo zināmo skaitli piecinieku, ir 4π reiz 5 kubā dalīts ar 3. Rādījusā ieliekam 5 cm. 4 reiz 125 būs jāizrēķina dalīts ar 3. Un tas sanāk 500 dalīts ar 3 π kubikcentimetri, jo runa ir par tilpumu. Un virsmas laukums ir 4 πr kvadrātā formula, un liekot iekšā šajā te virsmas laukuma formulā mūsu piecinieku, 4 reiz π reiz 5 kvadrātā ir 4 reiz 25 π ir 100 π kvadrātcentimetri. Atbilde ir jāraksta teksta formā. Lodes tilpums ir 500/3 π kubikcentimetru un virsmas laukums 100 π kvadrātcentimetru. Vēl kāds uzdevums. Sfēras virsmas laukums ir 19,600 π. Vienības nav teiktas. Aprēķināt sfēras rādījus. Sfēras virsmas laukums, vēlreiz rakstam formulu, 4 πr kvadrātā. Tātad, ja mums ir dots virsmas laukums 19,600, tad šo 4 πr kvadrātā pielīdzinot 19,600, protams, jā, π, mēs varēsim izteikt, cik ir r. Izdalam abas puses ar π, 4r kvadrātā ir 19,600, izdalam abas puses ar 4r kvadrātā ir 4,900, un attiecīgi abām pusēm izvēlkot sapni, mums sanāk, ka r ir 70. Vienības nav zināmas. Jāraksta atbilde. Sfēras rādījus ir 70 vienības. Un tagad 2 uzdevumi no citu gadu valsts eksāmeniem. Vienpunktīgie uzdevumi 19. gadā. Lode šķelt ar plakni, kas iet caur lodes centru. Šķēluma laukums ir 50 kvadrātcentimetri, aprēķināt lodes virsmas laukumu. Ko te lai dara? Šķēlums, kas iet caur lodes centru, tas īstenībā ir riņķis. Un riņķa laukums ir πr kvadrātā. Lodes virsmas laukums ir 4 π
r kvadrātā. Un tagad salīdzinām pi r kvadrātā un pi r kvadrātā. Vienīgais, kas mums atšķirās, lode ir 4 reizes lielāka nekā tās aksiāls šķēlums. Tad atliek to izrēķināt. 50 reiz dotie 50 kvadrātcentimetri reiz 4 ir 200 kvadrātcentimetri. Atbildi jāraksta teksta veidā, ja tas ir garš dots kā teksta uzdevums. Skatāmies, kas bija uzdots. Lodes virsmas laukums ir 200 kvadrātcentimetri. Bet mūsu starpsecinājums. Lodes virsmas laukums ir 4 reizes lielāks par tās aksiāla šķēluma laukumu. Papildus secinājums. 17. gadā arī 20. uzdevums. Lielākās lodes rādījus, tā pirmā lode, otrā lode, lielākā lodes rādījus ir 2 reizes lielāks nekā mazākās lodes rādījus. Cik reižu lielākās lodes tilpums ir lielāks nekā mazākās lodes tilpums? Nu, es uzrakstīšu kā attiecību. Vienu lielo tilpumu dalot ar mazo, es dabūšu cik reizes lielāks. Tā, tilpuma formulas lodē vispārīgā 4/3 pi r kubā. Tad mazai lodītei 4/3 pi r 2 kubā mazās lodes rādījus. Tad lielās lodes tilpums būs 4/3 pi 2r2 kubā. 4/3 pi. Pacelsim katru reizinātāju kubā, 2 kubā un r2 kubā. 4/3 pi reiz 8 reiz r2 kubā. Un tad es nolikšu vienkārši astotnieku priekšā, lai viņš ir demonstratīvi redzams. 4/3 pi r2 kubā. Bet tas taču ir tas pats, kas mūsu v2. Tātad 8 reiz v2. Pirmā lode ir 8 reizes lielāka. Tilpums 8 reizes lielāks nekā mazai lode. Nu, un ja ir prasīts tekstā uzdevums, tad atbildi jāraksta tekstā. Lielās lodes tilpums ir 8 reizes lielāks nekā mazās lodes tilpums. Ar to mēs nopelnījām, ar katru no šiem uzdevumiem mēs nopelnījām 1 punktu valsts eksāmenā. Apsveicu! 1/15 daļa no šī gada prasītā. Paldies par uzmanību!